Labrīt! Piepildīsim lapu rozēm, stilizētām rozēm. Eksperimentēju ar to. Tā kā man šī pusē bija jau uzlīmēta ūdenskrāsu lapa, es šeit negribu radīt tādu kaut ko tik ļoti biezu, jo jūs paši redzat, kā pamazām šis viss sabiezē. Un eksperimentēju ar ūdenskrāsām, vai viņas un kā viņas izskatās uz džeso. Lietoju vārdu džeso vienkārši tikai tāpēc, ka es aizmirstu latviešu vārdu, kas saucas grunts. Šeit es atceros, šeit es nē. Mūsu uzdevums šeit būs uzzīmēt rozes, un tad izskaidrošu uzdevumu, ko mēs darīsim tām rozēm. Vienā pusē mēs rakstīsim 4. principu. Vienā pusē būs rozes ar uzdevumu, vienā būs 4. princips. Es gribu visu nokrāsot ar džeso. Visas mēs mācamies sekot savai tā saucamajai zarnu sajūtai, ka tas viss beigās izveidojas kaut kā savādāk. Katrai tie visi impulsi ir atšķirīgi. Šādi te krāsojot, kādēļ es jums demonstrēju, jūs redzat, kāda man ir maziņa šī otiņa. Šos uzdevumus var izdarīt ļoti ātri īstenībā. Ļoti ātri. Tas ir domāt 10-15 minūtēm uzzīmēt tās rozītes, ierakstīt klāt viss. Un šo te principu arī var vienkārši uzrakstīt datoru, izprintēt, ielīmēt. Tas, ko es tagad daru, es izjūtu to patiku, ka es velku, un šādā veidā es pavadu laiku. Un es jums arī demonstrēju, kā es teicu, cilvēki mācās no imitēšanas, cilvēkiem ir spoguļšonas, un viena no tām funkcijām ir, lai mēs varētu mācīties imitējot kaut kur neapzināti zemapziņā. Ja es tev stāstītu, velc, izjūti, izbaudi un runā pie sevis to, ja tu to visu klausītos neredzot, kā es to daru, tam ir ļoti niecīgs procents, ka tu to vispār jebkad izmantotu. Ja nu vienīgi to tiešām izvilkt krāsas un tajā mirklī sekot manām norādēm, tad vēl ir iespējamība. Tāpēc demonstrācijai ir daudz lielāka ietekme nekā vārdiem. Gribu jums iemācīt, kā lietot mākslas terapiju savu emociju regulēšanā. Ko es daru? Es jums dodu šos visus mācību video. Tā es būtu vienkārši paņem uzraksti, uzvedni, tas sniedz cauri. Ja nav cauri personīgā pielietojuma prizmu izlaists, nedarbojas. Tagad es lēnā garā runājot esmu nokrāsojusi. Paņemšu matu žāvētāju, lai izžāvētu. Un jautājums ir par džeso. Vai vajag visas lapas noklāt ar džeso? Atbilde ir nē. Mēs arī citos izaicinājumos to darīsim, ka mēs sagatavosim lapas tikai ar akrilu. Bet man ir ar džeso, tikai tāpēc, ka man patīk džeso. Bet tā, ka viņu obligāti vajadzētu, tā nav. Vienkārši džeso, kā jūs redzat, arī uz džeso var uzkrāsot ūdenskrāsas. Nav bija īsti tā kā uz ūdenskrāsu papīra. Arī uz akvareļu papīra mēs radītu stilizētas rozītes. Un tieši par to, kā šīs rozītes top, es neiedziļināšos tik ļoti tajā visā tehnikā. Vienkārši atveriet to nodaļu, kur rakstīts ir ūdenskrāsas rozes, un tad tur jūs varat iedziļināties, ja jūs gribat zīmēt tā nostāk vienu otru, lai nesaplūstu kopā. Ja uz šāda te papīra, ja tas nav ūdenskrāsu papīrs, tad viņš meklē vietiņu, kur saplūst, un ja te kaut kur savienojas kopā, es, piemēram, tagad es savienošu rekur viss ūdens no turienes pārplūst uz šejieni. Viņš vienkārši meklē, kur tā kā upe plūst. Tāpēc centieties nepieskarties. Vienkārši veidojiet tādus te, kur atkal man savienojās, tūņās aizticēs. Un viduts tāds tumšāks un maliņas gaišāks. Un pēc tam, kad nožūš, tad var vēl kaut ko piezīmēt šeit klāt, vai nu papildināt, vai arī kaut kādas līnijas vēl uzvilkt. Bet tas, kad jau ir nožūs citādāk, viņš vienalga tur satek. Bet vienalga, man patīk šis process, man patīk šīs te rozītes arī uz šīm te grāmatas lapām pa taisno, ne tikai akvareļu papīra. Vienkārši zīmējiet un izbaudiet to laiciņu. Turiet arī klāt šo te, kur nosusināt otiņu. Un radīsim rožu dārzu. Un tas sasaucas arī ar manu grāmatu, tiecību dienas grāmatu sievietēm. Tur ir
20. dienā dzīve būs rožaina tiem, kuri rūpējas par savu rožu dārzu. Un šo dārzu radot, tagad zīmējot, mēs domāsim par to kā par metaforu. Rozes tātad simbolizē sajūtas, smaržas, baudu, patiku, ko vēl patīkamu dzīvi, patīkamas attiecības, patīkamas sajūtas. Kā es tagad pabeigšu zīmēt šīs rozes, es uzlikšu uz pātrinājumu, un šeit es vēl uzzīmēšu kātiņus. Šeit atstāšu apakšā vietu priekš kaut kādiem kātiņiem. Tad skatieties pēc pātrinājuma tālāk, es runāšu par uzdevumu. Ja? Un tagad man šeit ir mans rožu dārzs. Šeit uzrakstīšu 4. principu. Rakstot šo 4. principu, domā par šo te, kā tu vari savienot šo ar to. Tur, kur ir rozes, ja, tur uz katras no tām rozītēm uzraksti, ko tu gribētu, lai tevī tas ziedētu. Tās var būt īpašības, tas var būt kaut kas, ko tu gribi, lai tevī uzziedētu. Tas var būt sievišķība. Varbūt uz katras rozītes gribu uzrakstīt kaut ko. Tiekamies nākamajā video. Ļauj savai gaismai spīdēt.